Šovakar Arēnā Rīga. Rīgas Dinamo tikās ar Austrumu konferences līderiem Omskas Avangarda vienību. Metieniem ļoti bagātā spēlē rīdzinieki, jāsaka, šoreiz atkal, diemžēl, bet piedzīvoja zaudējumu ar minimālu pārsvaru 1-2. Pirmie vārtu šajā spēlē guva laukuma saimnieki. Pēc teicamas Mika Indraša piespēles Goldons Kilis raidīja ripu pretinieku sargātajos vārtos, bet šajā pašā otrajā trešdaļā viesi divas reizes pārspēja teicami vārtos spēlējošo Jāni Kalniņu un izvirzījās vadībā rezultātu 2-1. Šis rezultāts nemainījās līdz pat spēles beigām. Teicami šovakar mačam bijām sagatavojušies pret Rīgas Dinamo un izpildījām treneru norādījumus. Tāds bija pretinieku komandas kapteiņa Jevgeņija Medveģeva ātrs un kodolīgs komentārs pēc šī vakara mačа. Можно ли сказать, что трудная эта победа далась Омскому Авангарду сегодня? Очень тяжело было, 6-я игра через день и 4-я на выезде. Но, в принципе, к чему мы готовились, то и, в принципе, получилось. Мы знали, что Динамо будет много атаковать. Поэтому выполнили задание тренерского штаба, я считаю, и довели дело до победы. Спасибо, больше вопросов нет. Rīdzinieki pretinieki šovakar pārmātāja vairāk nekā 2 reizes. Diemžēl realizācija tas ir galvenais, kas nosaka spēles iznākumu. Pēc mača spēles labākais spēlētājs mūsējo rindās Kristaps Roberts-Zīle dalījās ar iespaidiem par jau kārtējo zaudējumu. Minimāli zaudējumi šodien pret Austrumu konferences līderiem, vai šīs dienas gatavošanās uz spēli bija kādā mērā savādāk nekā, teiksim, uz iepriekšējo spēli? Nevar jau tā teikt, uz katru spēli gatavojamies ar maksimālu atdevu un laukumā cenšamies atdot visu, ko varam. Nav tā, ka uz vienu spēli gatavojamies vairāk, uz otru mazāk. Tā noteikti nebija. Runājot pēc spēles ar pretinieku komandas kapteini Jevgeņiju Medveģevu, viņš teica, ka zināja, kā gatavoties pret Dinamo un faktiski izpildījuši treneru uzdevumu. Kaut gan šodien izdevās gan pārmātāt pretinieku, beigās arī faktiski viņu zonā iespiest un nospēlēt. Beigās, tavuprāt, kas pietrūka? Realizācija, kā redzat, viens gols, kaut nomētājām viņus, jāgūst tie vārti. It kā metām pa vārtiem daudz, varbūt tur vārtsaks viņus bišķiņ pavilka. Tā spēlējām ļoti labi, blotējām metienus, cīnījāmies 2 cīņas pa lielam, visi gandrīz uzvarējām un neko slikti nevar teikt par šo spēli, nepaveicās atkal. Pie vainas atkal vai varētu būt tie noraidījumi, kur šodien, diemžēl, bet bija? Jā, noraidījumi bija. Protams, vienmēr cits pārspēlē līdz dēļ noraidījumiem. Līdz to kaut kur spēks zūd un pietrūks varbūt tie spēki mazliet uzbrukumā. Tas viss summējas kaut kā, bet jā, kā mazākumā neielaidām šodien. Tas pozitīvi ir, ka mazākums mums katru spēli paliek labāks un labāks. Tavuprāt, kas ir tas mazais, kas pietrūks, lai visas tās spēles varētu vērst sev par labu? Vai šo jautājumu vispār var atbildēt, tavuprāt? Atbildēt jau grūti, bet atbildēt arī var daudz ko. Pietrūkst tā realizācija, varbūt ticība sev, ka tas sezonas sākums nav no tiem labākajiem. Ja mēs ticētu, ka mēs varam izvilkt to spēli un izlīdzināt rezultātu un pat aiziet vadībā, es domāju, ka būtu daudz labāk. Protams, nav tā, ka mēs neticam, bet kaut kur varbūt zemapziņā, kaut kur kaut kas iesēdies ir. Tas viss jāturpina vērst par labu. Mēs ejam tikai uz priekšu. Līdz te jums tic, viss būs labi. Paldies! Šobrīd mūsējie dosies 3 spēļu izbraukumā un atpakaļ lielais hokejs Arēnā Rīga atgriezīsies jau 3. oktobrī, kad pie mums viesosies Mārtiņš Karsums un Maskavas Dinamo. Aicināti turpināt ticēt Rīgas Dinamo, atbalstīt gan izbraukumos, gan, protams, arī nākamajās mājas spēlēs.